ir trīs veidi, kā var veidot dokumentālo kino, ja mēs visu absolutizējam. Pirmais veids ir, es taisu filmu. Otrais, filma stāsta par manu varoni, jo tad pirmais ir personi, caur manu prizmu es stāstu filmu, otrais ir filma par varoni. Un trešais ir, kad mēs kopā ar varoni veidojam šo filmu. Šī trešā pieeja būtībā mūsdienās ir diezgan populāra, un Latvijā tāds, īstais aizsācējs šim variantam ir Ivars Zviedris, jo Ivara filmas ir vairāk par varoņiem, lai gan no otras puses jūs taisat šo stāstu arī kopā, jo Ivar, tavi aizkadra teksti iedod šai filmai to personisko līniju. Un Antra, kā tu definētu, kurā tu esi no šīm trim it kā kategorijām, kas ir tavs lauciņš? Tad man to jautā. Nē, par tevi viss ir skaidrs arī var, jā. Man nav skaidrs izrādās. Es domāju, ka es tajā kategorijā, kur man tas varonis ir ļoti, ļoti svarīgs un mēs kopā taisām. Un ir sevišķi tas, ka, tā kā filmā Podnieks par podnieku vispār, ka tu izdomā, ka viņš būs varonis, bet tev viņš ir jāuztaisa no tā, kas ir palicis pār no viņa. Tā kā atbildība vienalga liela. Un tad, līdz ar to tad mēs esam būtībā visi vienā laivā, mēs filmas veidojam kopā ar varoņiem savā ziņā. Bet tas nav viegli, jo tas prasa uzticēšanos, un iegūt uzticību ir, manuprāt, pat bieži grūtāk nekā naudu, kuras arī nav mums tāpatās. Bet sarunas sākumam un intrigai, cik no jums redzējuši Ivara Zviedra filmu Dokumentālists? Ļoti daudzi. Vai jūs atceraties, vai kāds var pateikt, kas ir filmas pēdējais garais kadrs? Pie galdiņa. Kolosāli. Vai nav iebildumi, ja mēs vēlreiz nostīsimies fragmentu no pēdējā kadra? Jā, ir. Pateikšu tev, nevar teikt kinokamera, es tev pateiktu bez kinokameras. Kinokamerē nevar to teikt. Ir lietas, kas jāpastāv. Ir desiņas iekšā kotničī. Tūlīt būs tēņi, tūlīt būs. Šitai ir, šito te nahuj man kāda tēņi. Šitā ir ļoti garšīga, ja tu zināt, cik šitā ir garšīga. Paklausies, kā viņa skaitās palicis. Laplanta, bet kā? Laplanta, vajag paņemt vienu līdz, ieliec kabatā. Te vēl ir viena, lai tu zinātu, tu nākošais, ka vedīsi. Kā ieliec kabatā, lai tu zinātu, šitā ir viena no labākajām tējām. Vai, cik garšīga, kungs un dievs, tu redzēsi. Vai. Vienreizēji. Bet zini, Inta, baigies sūdi, es vairāk nevarēšu pie tevis braukt. Kāpēc? Tā ir. Kas paliek? Nevarēšu, filma beidzās. Vai tad tāpatās bez filmēšanas nevar cilvēciski ar braukt ciemos? Vai tad tas nav normāli? Tikai tad, kad filmē, tad brauc ciemos. No tavas puses tas nav zolīti. Tāpat taču ir atbraukt ciemos. Kāpēc šitoties atkal tu man ir strāju? Lasies prom tad savu kinokameru, ka tu nebrauks vairāk te. Tā nav ko te darīt. Kas tā pa draudzību? Es gribu ar tevīm iedraudzēties. Es gribu iedraudzēties. Un tagad es vairs nevarēšu braukt. Kas tev aizliedz? Kas tev aizliedz braukt uz šeieni? Vajag pa burnu iedot. Varbūt ka vajag. Ko tad? Kas aizliedza? Aička? Tā tūlīt atmazīšu. Būs uzsildus. Vai, dieniņ, tu man ļoti sarūkināji. Lai ar kā nebūtu, bet, kā cilvēks tu man patīk. Tevīm var parunāt. Pats arī ļoti sarūktināja. Apārījiem nav ko runāt. Kāpēc nevarēsi braukt? Kas uz slimnīcijas ārstēties? Plaukumi tev pagaidām nav. Mazliet ir uz bārdas. Uz bārdas tas. Un šitie mazliet ir. Tā kā dzen bārdu, tu viņi tā paliek. Stāst, kāpēc nevarēsi braukt? Stāst.
Nu kā vajag jau daudz naudu arī, lai brauktu un visu kaut ko. Ko te daudz naudu vajag? Nu, tu viņai iestāst, ka tu pa laikam man pafilmēs, iegūst informāciju, šito te, kas te notiekās. Nu, nāk atkal logotē, vai? Jā. Kaut kas nāk atkal. Nu, tu atvaino, man gribās vēl vienu kūciņu, ja? Ņem, es jau Man ne, briesmīgi gribās. es labāk to mēdu. Mēs kaut ko varētu, kādu filmu, ko vēl varētu? Jā, paldies, šeit arī paliksim. Tad mums kaut kas kopīgi ir. Fragments ir daudz garāks, bet būtībā viņš parāda vienā fragmentā šīs sarunas tēmu. Un, ja jūs esat gatavi līdz parītdienai te būt, tad mēs varētu runāt 2 dienas viennozīmīgi, jo jūs redzat, cik Inta būtībā Ivaram gāja ilgs laiks, lai tiktu pie Intas klāt. Un viņam mūs nelaižais nost. Mēs esam kļuvuši daļa no ģimenes, tā vismaz man ir bijis. Ivar, varbūt mēs varam, es nejautāšu tagad Ivaram, jo tu biji tik Ivar, un visu cieņu tev, kad tu esi, bet man liekas, tā ir dokumentālista drosme ieiet pašam kadrā šādā ainā, kur viņš nezina, kāda būs reakcija varoņa, jo viņš pasaka, briesmīgāko, ko var pateikt. Ja? Cik ilgi jūs dzīvojat ar Intu kopā, cik ilgi bija? Tur bija tā, ka īstenībā šī bija tāda vienīgā izdomātā epizode. Mēs montējam to filmu, un tad, kad Inga Ābele, mēs ilgi nezinājām, uz kur kādu ceļu iet, ja, un tad, kad Inga Ābele pateica, ka filmai jāsaucās dokumentālists, tad mēs sapratām, ka tā filma ir par dokumentālistu un varoņu attiecībām. Jo tur varētu vēl, es domāju, vēl kāds 2-3 filmas no tā materiāla samontēt pavisam kādas citas. Un tad mums bija vajadzīgs, tā kā beigas, un tā sistēma bija tāda, ka Ines montēja, Ines kļauj, un es tikai filmēju, un te tikai mēs satikāmies pa brīdim, aprunājam, un man jau tā likās, kuras tāds kretīns var būt, ja? Un tad viņi man vēl uzdeva uzdevumu, beigās, tu tagad aizbrauc, sapucējies, redzējāt, ka es biju sapucējies, tāda, ka tā Inta gribēja, un pasaka viņai, ja, tad, ka vairāk tu nebrauks. Un šī bija tāda, tiešām viena izdomāta epizode. Un es jau zināju, ka baigi viegli nebūs, bet jā. Tu nesapucējies no sava prāta, tev montāžas režisori. Tā bija mūsu kopējā ideja. Tā bija mūsu kopējā tāda ideja, ka mums tā filma kaut kā jābeidz ir un tā. Un mēs jau zinājām, protams, ka būs kaut kāda reakcija. Bet tad, kad es šo te epizodu redzu un vēl joprojām, tur, ja paturpināt, tur nākamais bija vēl tā, ka viņi teica, labi, un ja tu nebrauks, tad es tagad iet garām turistiņi, man ir tavs telefons, un es viņiem pateikšu, ka es mirst nost, un tad tu arī nebrauks. Un tad, kad es tagad to stāstu, tad man vienalga ir kamols kaklā, jo es jūtu to. Un es varu izstāstīt arī pats princips, kāds bija, kad jūs strādājat pie filmas, ko Martains arī teica, nedariet to viens, dalaties ar sevi. Tomēr kino ir kolektīva māksla lielā mērā, un šeit tas nospēlēja, jo Ivars pavadīja ar Intu visu šo laiku, viņš brauc vairāk kā gadu pie viņas, montāžas režisora Inese nekad nebija satikusi Intu. Un šī ķīmija, kad viņa no malas ar šo savu svaigo aci, nesot ar varoni tuva, jo viņa varēja izgriezt tos Ivaru kadrus, kuros viņu gānīja, kuros viņš zina, ka viņš varbūt aizbrauc vienu dienu, dabūja 10 sekundes, un es būtu ielicis, jo es esmu dienu pavadījis tur. Viņa bez žēlstības kā ķirurgs ņēma ārā to, kas viņai kā svešam skatītājam nav pie sirds, tas nestrādā filmai. Un tādā veidā arī mēs nonācām līdz rezultātei. Pa pucēšanos, es nezināju, ka Ivaram, un ļoti labi, ka tu sapucējies, jo tā ir, tu pats droši vien to pat nebūtu izdomājis varbūt. Bet kas bija interesanti, tā ir maza piebilde par Intu. Mēs vienmēr varoņus aicinām uz pirmizrādi, jo mēs esam ieguši uzticību, un mēs negribam sagraut viņiem šos svētkus, atrādot filmu iepriekš. Zinu, ļoti daudz īpaši rietumos filmas atrāda varoņiem. Kādi tad tur pēc tam svētki? Bet mēs sapratām, ka atsaukt Intu uz Splendid Palace lielo zāli, kur būs pilns ar tur aizsniedamiesiem, kultūras ministru, droši vien vēl tur Dita Rietumu, kas dod naudu. Un viņi var pateikt visu tā kā šeit. Ja? Inta nebaidās. Un tad Aija, kas ir filmas īstā producenta, tas bija kā konsultants, jo Aija reāli ņēmās. Mēs kopā producējām, Aija izdomāja ģeniāli gājienu. Viņš saka, aizdīsim Intu uz kinostudiju, atradīsim, lai viņi izvēlās savu kleitu, kā viņai, jo tu viņai nepiemeklēs kleitu. Tā ir Inta, viņa pat izvēlās. Un pēc tam pie friziera sapucēsim viņu.
Un tā doma nostādāja pa visiem 100%. Inte iznāca ārā uz pirmizrādi kā karaliene, to sarkano tepiķi, viņa nesa sevi, un daļēji mēs ar šo karalienes tēlu, manuprāt, nodzēsām to, kad viņi saprata, ka, ja kaut kas nepatiks, karalienes neceļās kājās seans laikā. Un, manuprāt, mums izdevās, vai nevar? Mums izdevās, bet atkal mazlietiņ atpakaļ. Tur bija tā, ka Inte teica, ja tā filma būs sūds, tā zāle uzies gaisā. Un tur bija tā, ka sākotnēji jau tur varēja ticēt, varēja neticēt. Viņa teica, man te ir visādi, un tur atbrauc viena tāda eksbanķi ar sievu kaut kādiem vīriņiem melnos uzvalkos un tā. Un tad es sāku ticēt, ka viņi var arī varbūt uzlaist gaisā to zāli. Un tad pirms tam es paņēmu visvecāko laptopu, kāds man bija. Un vēl viņa teica, ka viņa nebrauks uz to filmu, jo es viņai neparādīšu tas, ko tu teici. Un es paņēmu visvecāko laptopu, kāds man bija, un aizbraucu un parādīju. Viņa noskatījās vienā elpas vilcienā, un viņa teica, ka jā, tā nav nekāda tur tāda vienkārša filma, tā ir ritīgi liela filma, un es braukšu uz to pirmizrādi. Tas man bija ļoti labs tāds vērtējums. Vislielākās žūrijas nevar tādu vērtējumu iedot, ka tev tā pasaka varonis. Jā, vienīgi, es atceros, viņi pirmo reizi redzēja, citais parāda, uz tā lielāka, viņi ieradzēja visu to buķeti, ne? Un tas bija svarīgi tai tērpā. Ivar, kā bija tavos laikos, jo šeit arī varoņa aicināšana uz seansu ir ētikas jautājums. Kā jūs strādājāt? Jā, saproties, tā distance ir tik liela, ka jūs pat iedomāties nevarat, kā ceļš ir noiets dokumentālā kinematogrāfā Latvijai. Es sēžot atcerējos, kad es kā students stāvēju Staļina bēru dienā, visa auditorija bija klusa bierā, neviens nekustējās, visa akadēmija bija klusa, Ausekrēlā 5, toreiz es biju Rīgā, jo glabāju Staļinu. Un es neiedrošinājos uzfotografēt šito ainu, jo tas bija kaut kas vienreizējs, ka visi stāv, klusē, nekustās vai ne, un tur aiz kadra kaut ko to skaļru viņi saka, viņu apglabā. Es neiedrošinājos uzfotografēt, jo es nezināju, kas pēc tam būs. Man kā studentam tas bija bīstam. Es to neizdarīju. Vēl pēc dažiem gadiem, 57 gada, kad es jau darbojos studijā, es redzēju kinematogrāfistu apliecību tā laika, kas bija, to laika apliecību. Un tur bija rakstīts tāds, šis Jānis un Pēters, viņš ir valdības pārstāvis, kas dara valstī svarīgu darbu, un visām valdības un partijas organizācijām jādara viss, ko jūs varat viņam palīdzēt, lai viņš var to darbu veikt. Viņam tāda apliecība. Un tie mūsu vecie krokodīļi parasti, ka to apliecību brauc, viņi parādīja priekšniekam, viss rajons uzreiz bija viņa rīcībā, viņi izguldīja, viņam viss sagādāja, tad nekas viņam netur, ko arī uzfilmēt. Bet uzfilmēt bija ļoti vienkārši lieta viņiem. Viņiem tas cilvēks bija jāfilmē tikai ražošanā. Tas cilvēks bija ražošanas piedeva. Tā kā tad bija tāda it kā goda plāksne, ka tev bija atraduši, ka tas ir tāds cilvēks, kas jāfilmē, tas operās aizbrauc un uzfilmē. Protams, pēc labākās izdarības, tā kā viņš toreiz varēja izdarīt. Bet ir viena lieta, tur nevarēja atteikties. Tiklīdz tu atsakies, tu varonis atsakās, tu uzreiz saka, kas tev biogrāfija kaut kas ir, kāpēc tu negribi, kā tev filmē. Neviens neatteicas, kāda tur ētika. Ja? Tas ir tāds pats darbs, goda plāksnes darbs. Lūk tā, un tad pēc tam, kad tie laiki sagro, parādījās Hruščova laiks, ja? Un parādījās iespēja atdalīt to cilvēku no ražošanas. Un tad sākās problēma, jo neviens neprat uzfilmēt portretu, saproties, jo viņiem ir cilvēks ražošana, tur viss notiek, tur tā dzīve, tā personīga dzīve, tās domas, tas pārāk neviens neinteresē, viņš ir ražošana, viņš pirminieks, viss ripo, viss attīstās, jo Staļins sēdēja Kremlī un skatījās tās kino hronikas, jo pēc tā viņš spried, kas valstī notiek. Un tas bija ļoti svarīgi, kas valsts, tāpēc visi centās parādīt dinamiku, viss, kā notiek, kā tur personīgi dzīve, kas tur, tas neeksistēja. Tad, kad tas viss sabruka, parādījās citi vēji, un atdalījās, tas varonis atdalījās, un tad sākās otrs periods, kad neviens neprat uzfilmēt portretu, saprotiet. Nebija pieredzes, kā tad īsti ar viņu jāsāk runāt ar varoni, kā viņam tikt klāt, un tas bija diezgan sarežģīti. Tad parādījās inscenējumi visādi, jo viņu arī kā kinematogrāfs izdomāt visādas tēlus, un
Teiksim, kā tur bija mūsu tāds režisors viens, kas mīlēja ražošanā un neteiksim uzvilktiem baltus ķitelīšiem, tām slaucējām un viss saka, bet paklausies, bet tas taču tā nav. Viņš saka, bet mēs taisam tā, kā vajadzētu būt, ja? Tā kā visādi argumenti bija. Un visādi inscenējumi parādījās, un inscenējumi parasti bija viens tāds vārdiņš, kas viņus tur rehabilitēja. Kad vārdiņš bija tāds, mēs nezinām, vai tas bija tā, bet varbūt, ka tas bija tā, kā mēs iedomājamies. Un tad tas inscenējums, ko tas varonis nospēlēja, bija arī dokuments tādā veidā, jo tas vairs netika pārdots kā īstenība, ka tas tā ir. Un man liekas, ka šajā momentā mūsu laikos, piemēram, šo fabulu ir aizmirsuši, jo daži vien reiz es skatos, vai ne, parādās dokumenta inscenējumi, kas nav pārāk laba lieta, bet sliktākais tas, ka viņas var pamanīt. Un tā kā nav šī preambula, tad rodās tāda, neticība visiem tiem darbām, ko tu tur dari. Jo faktiski sakot, situācija ir tāda, kad mēs dokumentālisti taisam valsts vizuālo vēsturi. Saprotiet, tas ir ļoti nopietni, jūs neapzināties, ka visu, ko esat uzfilmējuši, tam vajadzētu palikt uz ilgu laiku, jo tā ir vizuālā vēsture. Latvijā vizuālā vēsture nav pārāk veicies, jo ir nākuši visādas varas, ir cenzēti kino žurnāli. Es atceros, kādreiz bija tāds kino arhīvā, tur Buldros bija tāds mazs arhīvs, vai ne? Un tad bija tāda baznīciņa, un tur sēdēja iekšlietu ministrijas darbinieki, kas skatījās cauri visas Ulmaņu kronikas, skatījās cauri visas vācu kronikas un griez ārā nevajadzīgo, to, ko nevajadzētu redzēt. Kāda tur vairs kronika, vai ne? Tur tā. Lūk, un visam šitām te garām ejot, tagad nonākamies pie portretu, jāprot filmēt, un sākās, vai ne, viss tā kamēr mēs saprotam, kā šo cilvēku uzfilmēt, jo tas maz nav tik vienkārši uzfilmēt portretu, vai ne? Ja cilvēks ir gudrs, vai zinātnieks, vai mākslinieks, tad viņš pats savam kinematogrāfam palīdz, bet ja tas tā nav, tad pirmkārt varoņu atrasot ir pat ļoti svarīga lieta ir, vai jūs varēsiet sadarboties, vai viņš sapratīs tevi, vai viņam ir interesanti tev runāt, vai ne? Un to nemaz tik vienkārši nevar iegūt, tā kā jums uztaisīt portretu jauniem cilvēkiem, nemaz nav tik iespējams, jo vai jūs varat ieinteresēt to cilvēku, atļaut sev filmēt, kaut cik nopietns kaut kāds vīrs trāpās, tas ir ļoti grūti, jo jums ir jābūt interesantiem priekš viņa. Un, lai jūs varētu būt interesanti priekš viņa, jums jābūt zināšanām par lauksaimniecību, par zvejniecību, par aviāciju, par diplomātiju, par visu. Faktiski jums jābūt zināšanām, lai jūs varētu būt sarunu biedrs un varētu iznākt interesants sarunas, un šis cilvēks pa slāņiem atklātos. Tā ir viena lieta. Otra lieta, filmēt šos cilvēkus, šos portretus, vai ne, ir vienmēr jāpadomā par pēcefektu, kas ar to cilvēku notiks, kad filma parādīs, un kas ar viņu notiks. Viņš jau nezina. Es jau to vairāk reizes stāstījis, saprotiet, kad viņš jau nezina, kāds viņš izskatīsies uz ekrānu. Televizorā tas ir vienkārši mazs ekrāns, bet lielā kino zālē, kur parādās viņa tūplāns, vai ne, kur viņš nevar iedomāties, kā viņš izskatās. Viņš savu balsi nepazīst, viņš to dzirdējis tikai no sev no iekšpuses, un ārpus viņš nav dzirdējis. Milzīga atbildība rodas kinematogrāfistam pēc šo cilvēku, ko jūs filmējat. Un šīs prasības arvien aug, jo tehnika paliek vien pilnīgāka, un šis cilvēks paliek arvien ievainojamāks. Tas asais objektīvs dažreiz maz nav labs, jo palielinot meitenēm tāda pārvēršās nevis par ādu, bet par kaut ko tādu un kaut kādu miesu, vai ne? Pazūd visas emocijas, Šī jaunā tehnika ļoti bīstama, ir asa, konkrēta un prasa pilnīgi citu pieeju cilvēkam, jo var noķert vismazākās niansītes, kas ir. Un nevienmēr jūs apzināties, ko tas viņam nozīmē. Viņš jau uz jums paļaujas, bet viņš nezina, kas ar viņu notiks, ka viņš parādīsies uz ekrāna. To šķērseli, ko jūs droši vien esat redzējuši. Mēs katram varonim parādījām atsevišķi lielā zālē, kāds viņš izskatās, pirms šo filmu rādījām tālāk. Visiem parādiem un skatījāmies, kas ar viņiem notiks un ko viņi pieņems un ko viņi nepieņems. Ne? Un tas Aldis varonis, kurš tur visvairāk tiek traumēts, visvairāk kaut kā tur spaidīts, un viņš to izturēja, un mēs palikām droši, ka to filmu te pāri arī izturēs, jo citādāk, ja tur 1000 cilvēki par tevi sāk smieties, tad var dabūt arī infarktu, un par to mēs arī esam atbildīgi. Bet tas nav vienīgais pēcefekts, ir tāda pēcefekta, kur jūs pat iedomāties nevarat, kāda sarežģījuma dažreiz rodas parādot šo cilvēku, kas notiek ar kaimiņiem, kas notiek ar draugiem, ko viena otra frāzīte nozīmē. Mēs jau to neapzināmies, bet tas cilvēks ir ievainots.
Un tas sakarības ir tik ļoti dīvains ar tiem varoņiem. Piemēram, mums bija tāda filma Pasaules paplašināšana. Bija divas ģimenes. Viena dzīvoja Ventspilī un viena dzīvoja Liepā, tanī Piebalgā. Un it kā nekādu sakaru nav, bet tas Ventspilnieks bija, mūsu varonis bija lidmašīnas stūrmans, viņš lidoja lidmašīnu. Un iznāk tāda sakarība, kad viņš lido, teiksim, lidmašīnu uz Maskavu un viss tās mājas Piebalgā, viņš taisa pagriezienu. Un apakšā tas vecītis skatās, ir 12, teiksim, ja? Tad šie varoņi, kas viens otru nepazina, savienojas pa vertikāli, saprotiet, neiedomājam, pilnīgi neiedomājam. Tas ir, kā tāds sakarības var būt, ja? Vai, atsot tāds bez savu galvu, viss tāds gāja. Tā kā, un pie tie pēcefektiem vienmēr ir jāpiedāvā. Mums šie varoni kaut kādā veidā jāsaudzē, jāsaprot, lai nebūtu šis te, nebūtu nepatikšanas, jo tās es pat negribētu uzskaitīt visādi gadiem noteikti. Tā kā vispār kinematogrāfisam, lai varētu kārtīgi uzfilmēt mūsu laikus, kas tagad ir ļoti jāpiestrādā, jo atcerieties, tas, ko jūs filmējat, tas ir domāts uz priekšu, uz daudziem gadu simtiem, varbūt pat tūkstošiem, jo, saprotiet, visu to, ko agrāk rakstīt, viņas teļādas, vai ne, vākos, vai ne, tur, tas viss ir saglabājies, bet tagad mūsu laikos šis attēls ļoti vārgs ir, viņš pazūd, viņš iznīkst, visi domā, ka tas viss saglabājas, tas nesaglabājās, un tā valsts vizuālā vēsture ir ļoti svarīga, kāda mēs esam, kāda mēs izskatāmies, ko mēs domājam, jo tas ir tik bezgalīgi interesanti, jo bez tam arī tā, ka kino ir vienīgā māksla, kura nekādā veidā netiek transformēta. Saprotiet, operu jūs varat uzvest grieķu operu, un viņi būs mūsdienīgi. Jūs varat tēlot kādu senātu, jūs gribat, tā būs tik un tā mūsdienīgi, jo tā bija mūsdienīgi pieeja. Jūs varat jebkuru teātru izrādi, viss tas būs tā, bet kino neko nevar izdarīt. Tas ir tā, kā viņš ir. Tas cilvēks tā runā, tā viņš kustās, tā viņš ir apģērbies, tas ir negrozām. Un ja kāds jums nepatīk, kādreiz tie vecie darbi, tad vainīgs nav kino, bet jūs, jo jūs nesaprotat, ko jūs redziet. Tā kā tas ir tāda, un tāpēc ir milzīgi atbildīt tam attēlam, ko jūs atstājat pēc sevis, tāpēc tas arī tāds novēlējums ir. Un vispār šī gradācija no tās Staļina nāves līdz šodienām, tas liecina, ka mēs esam, mūsu dokumentāla kolektīvs, kas tur bija, Hronika, tas mazais gaitenīts, tur saduroties ar šīm problēmām, kas rodās veidojot portretu un mūsu attiecību pret viņu un vispār attiecību pret cilvēkiem, mums radās tāds teiciens, ko droši daudz jau zina, kad uz savu varoņu kauliem mēs savu biogrāfiju nevaram veidot, savus panākumus nevaram veidot. Tas ir tāds dzelžains sauklis, ko mēs vienmēr paturējam prātā, kad mēs nevaram viņus eksploatēt tā, kad viņi no tā cieši. Un tas ir ļoti, ļoti jāņem vērā, jo tur pieredze Āfrikā un citās valstīs ir bijusi tāda, kad operatoram vai režisoram nonāk tādā situācijā, kad ir kaut kādi cilvēki, kurus var nošaut un var nenošaut, bet kino dēļ, lai būtu skaisti, viņus nošauj, saprotiet? Un tādu slogu nevajadzētu uzņemties. Ivar, abrīnojam, es ceru, ka tas ir ierakstīts, jo Ivars patreiz, manuprāt, 15 minūtēs pateica arī tēmas esenci, pie tam ietverot tehniskos terminus, un es varu arī apstiprināt, tad, kad mēs vedam filmu Laika tilti, kas ir par Baltijas poētiskajā kino meistariem, Ivars ir viens no varoņiem, viņš atnāca uz krāsu korekciju, un bija filma, viens no tapas filmas fragmentiem ar zvejniekiem, kur velk reņģītes ārā, un es to mieram atcerēšu, tu teici, tās reņģis, taču viņām jābūt zeltainām, nevis sudrabainām. Un Krišs Roziņš dabūja krāsot kopā tevi un dabūja pareizo toni tām reņģītēm. Un tā bija tava modra acis. Mēs patreiz veidojam filmu par Koreju. Un tas, ko teici par šo portretu, jā, mēs aizsūtījām uz Koreju kadrus ar mūsu filmas varoni, sievieti. Un viņa teica, tas ir ārprāts, un izrādās, viņiem ir cita ādas krāsa. Tur ir, tā ir mentāli, tā ir kultūras lieta, arī kā viņi ir. Un līdz ar to labi, ka mēs to izdarījām, jo tagad mēs pārkoriģējam krāsu, un viss ir kārtībā. Būtībā būtu ļoti liels ziepes, ja mēs to nebūtu izdarījuši. Tā kā viss tas, ko Ivar pieminēja, tā ir absolūta realitāte. Pats būtiskākais ir laiks. Jo to es arī no tevis esmu iemācījies, tu teici, mums toreiz bija laiks, mēs tagad skrienam, tas jūs jau arī, lai jūs salasītu kaut kādā veidā iztikai, jums jādara tas, jums jāpafilmē kaut kāda reklāma, mūzikas klips, jāskrien mācīties, nekad nav laika, bet tas, ko es ieteiktu un ko mēs bieži arī grēkojam,
es ieteiktu pie varoņa pirmo reizi braukt bez kameras vispār, jo jums ir jāiegūst šī uzticība. Daudz reiz jau sāk filmēt, kaut ko piefilmēt. Tā ir, vai ne, Ivar, ka tas bezkameras periods ir ļoti svarīgs, lai... Protams, ļoti svarīgi. Agrākos laikos, teiksim, kaut vai, 70. gados, lai varētu panākt to, ka cilvēks brīvi izsakās, vismaz paiet 3 mēneši, ja? Lai varētu zināt, lai viņš pasaka to, ko viņš tiešām domā, jo atbildēt viņš atbildēs, bet tas būs tāds standarts, viņš zina, ka tas ir noderīgs, vai ne? Bet tas nav īsts, lai dabūtu viņu īsto domu, pagāja 3 mēneši, tagad tas laiks ir samazinājies, jo parādies mikrofons krietni. Vai ne, tā, vai ne? Bet tomēr vajadzīgs laiks, lai dabūtu cilvēku domas, īstās domas ir viņam jātic tev, kad vai ne tā, ka tas ir solīdi viss. Un filmas dēļ ne tikai cilvēks, bet arī vide, jo jums aizbraucot citā vietā, jums tā ir egzotika, jūs esat tādā turista mūdā, un slavenais Glavagers, Working Man's Dad, ir viena no viņa izcilajām filmām. Es biju uz viņa meistarklasi, viņš saka, viņš brauc pusgadu dzīvo tur, kur viņš filmēs, lai egzotika viņam nebūtu vairs issue. Lai viņš pierastu pie vietas, pierastu pie varoņiem, bet viņš tieši minēja abas lietas, varonis un viņa telpa. Un tad filmējot, būtībā tu filmē pašu esenci. Antra, podnieks par podnieku. Cik no jums redzējuši filmu Podnieks par podnieku? Ļoti daudz, ļoti labi. Jo, Andra, tu ar Juru strādāji, Ivars pieminēja portrets. Vispār visas Jura filmas, tās ir sejas un cilvēki, kas runā. Varbūt tu vari no savas puses pakomentēt. Jā, es domāju, Ivars tiešām tā nosauc lietas īstos vārdos, un es domāju, ka Juris apvienoja sevī to, ka viņš numur 1 bija izcils operators, un numur 2 viņš arī kļuva par izcilu režisoru, un viņš vairāk, es domāju, to ļoti bieži, pēc viņa filmām bija tas jautājums no skatītājiem, kā jūs panācāt, ka tie cilvēki tā atveras un ka tā cilvēki tā runā ar jums un tā. Un tā īstenībā lielā atbilde bija, ka viņš mācēja klausīties. Un te ir ar tā viena lieta, ka, to, ko Ivars minēja, ka režisoram ir jākļūst par ļoti labu sarunu biedru, ļoti gudru sarunu biedru un ļoti zinošu un saprotošu. Un arī nekad nevar sevi nostādīt augstāk par to cilvēku. Tev gribās padižoties, es tur tāds varens režisors esmu atnācis un tagad ar tevi te runāju. Nē. Tev vajag, lai tas cilvēks ir ka jūs esat vienādi, jūs runājat, un vēl vairāk ir, ka tev patiešām, kā Juris Podnieks vienmēr teica, man patiešām interesē, ko tie jaunieši runā un ko viņi domā, teiksim, runājot par filmu vai viegli būt jaunam, ja. Un tur ir jādara viss, lai tu to uzticību iegūti, ja? Lai tas cilvēks gribētu izstāstīt to savu bēdu, to savu sāpi, un lai tas būtu būtiski, tikpat būtiski viņam, kā arī tam, kurš klausās. Un tad jau pēc tam tas režisors saprot, kā mēs te minam vairāk, kāds tas efekts varētu būt pēc tam, un kā tas viss varētu izskatīties. Diezgan daudz, ja mēs runājam par filmu vai viegli būt jaunam, un diezgan bieži ir šis jautājums, kāpēc tajā filmā ir tik maz meiteņu. Ja, kāpēc Podnieks nav iekļāvis filmā meitenes. Un tur bija tieši šī lieta, par ko mēs šodien daudz runājam, ja, par to, ka Juris saprata to, kāds šis te efekts var būt, cik tālajošs no tā, ko tās meitenes runāja, jo viņas ļoti atklājās, ja, un izstāstīja daudz ko. Un Juris saprata to, ka varbūt paies gadi, un viņas vienkārši nebūs laimīgas dzirdot to, ko viņas saka, jo tas ir viņa jaunības maksimālisms, kaut kādas varbūt sajūtas tam brīdim raksturīgs, un viņš vienkārši pažēlojot, viņš saprotot to, ka tas arī nav tik būtiski filmā, ja, ka to var neielikt, jo bieži vien, gribās ir sevišķi, es domāju, ka šodien ir tie laiki pienākuši, kad mēs kaut kādu sensāciju, kaut kādu tādu, skaļu faktu vai skaļu lietu liekam priekšplānā, nevis varbūt vairāk to apjēgsmi un iedziļināšanos tieši, jā. Tā kā, jā, es domāju, ka mācēt sarunāties, mācēt uzklausīt un mācēt saprast, īstenībā jau tas jautājums ir,
kāpēc tu ej un kāpēc tu filmē to cilvēku. Un man liekas, ka principā tā dokumentālas profesija ir drausmīgi nežēlīga, jo principā jau tu esi izdomājis, ka tu gribi to stāstu uztaisīt un tev to varoni vajag dabūt, un tev ir tas varoņu stāsts ļoti labi nodara tavai koncepcijai vai tavam stāstam vai tavai filmai, ja? Un tāpēc te kaut kur tā patiesība ir pa vidu, un tas dīls kaut kāds ir jāizveido, ja? Cik tad mēs tālu ejam uz vienu vai otru pusi, un kā mēs visu to stāstu izstāstam, un kā mēs viņu iepakojam, ja? Un, protams, ka vienmēr ir visam pārstāv, kāpēc tu vispār gribi to darīt, ja? Kāpēc kas tevi vada, un tad ir tur dažādas lietas, ir liktenis, ir stāsts, ir netaisnība, ir tas, ko nu katrs mēs kā režisors stādām sev par virsuzdevumu. Un tā atbildība vienmēr gan par to salikumu, gan par to rezultātu, gan par to cilvēku, tā, jā, es domāju, ka viennozīmīgi gulstas uz režisoru, un pirmām kārtām uz režisoru. Producents atbild par to, ja kaut kas procesā nav izdarīts tur korekti vai pareizi, vai kaut kādas kļūdas pielaists, ja? Bet principā, jā, jo režisors runā ar šo cilvēku un beigās acīs jāskatās ir režisoram, jā. Un es piedod, es par to izskatīšanos vēl, ja? Tu Ivar stāstīja, jā, kad kā var izskatīties. Un es atceros, mēs taisījām filmu par Viju Celmiņu, latviešu mākslinieci ļoti populāri atzīta pasaulē, Amerikā dzīvojošu. Un tagad mums ir filmas pirmizrāde nolikta. Man liekas, tas bija par godu 2014. Gadā Rīgas kultūras galvaspilsēta bija, un Vijai Celmiņai bija liela izstāde Rīgā arī, un mēs taisam to filmu. Un Vija atlido no Amerikas, un ir sarunāts, ka pirms tās pirmizrādes Vija noskatās filmu. Viņa ļoti šarpa dāma bija tāda, ja, vispār nemaz nebija tur, negāja mums tik viegli ar viņu, ja, un viņa tagad noskatās to filmu, un viņa pasaka, šito nevar rādīt, nekādā gadījumā. Mums ir tieši tā kā nākamā dienā vai pēc 2 dienām mums ir pirmizrāde, kur ir saicināta Amerikas vēstniecība, uzsauc dzērienus, ēdienus, tur ir tiešām visi ministri un viss kaut kas, jā. Un viņi vienkārši pasaka, nekādā gadījumā. Un es tagad mēģinu visādi, es saku, mums vēl laiks, mēs tagad pārmontēsim to filmu, kas pa lietu, jā. Un beigās izrādās, ka viņai patiešām bija tas efekts, ka viņai šausmīgi nepatika sava balss, kā skan. Viņa teica, es taču vienkārši, ko es tur vērvelēju, ko es tur runāju, kā es runāju, tas tik briesmīgi izklausās. Un otrs, viņa saka, un pēc kā es izskatos, un vispār es saku, Vija, tu pasties, cik tev gadi ir, tu vienkārši fantastiski izskaties, ja es tur mēģinu visādi locīties visām pusēm. Un beigās izrādījās, ka viens kadrs mēs braucām vilcienā, un viņi tā kā piemigus, un man likās tik skaistas kadrs, tāda vakar saulīt, tur ar Hudzonu upi mēs braucam, un burvīgs kadrs. Viņi saka, labi, vienīgais, ja tu apsoli šito kadru izņemt ārā, ja, tad varbūt vēl kaut kā. Un cerot, vienkārši ir, un tā ir tāda lieta, ko tu nevari nekā cīnīties, jo ja cilvēks sevi nepieņem no ekrāna, ja, un tas liekas tik šausmīgi banāli, un kuram tad interesē, kā tu izskaties, un piedāvām viņi ļoti labi izskatījās, ja, un visiem šķita, ka viņi ļoti labi un burvīgi izskatījās, un ļoti labi runāja, bet viņai pašai nē, un vispār nerādīsim to filmu, ja. Tā kā, un es atceros, kad mēs vēl 2018. Gadā savukārt uztaisījām filmu par vēl vienu slavenu latviešu mākslinieku Imantu Tilleru, kurš dzīvo Austrālijā. Un sagadījās tā, ka Vija Celmiņa bija arī Rīgā uz pirmizrādi. Un tad pirmais pēc filmas, ko viņa teica, viņa vēl nebija aizmirsus to savu šoku. Viņa teica Imantam, Imant, tu daudz labāk par mani izskaties. tā kā, jā, visi šie faktori tiešām, un tu jau nekad nevari zināt, tiešām būt gatavs, ja es tur, teiksim, bija gatava, ka varbūt kaut kāda tur doma vai es nezinu, kaut kāda tāda nopietna lieta, ja nepatiks, ja, bet ka vienkārši, tik vienkārši, visādi gadās. Tie ļoti precīzi dzīves piemēri, ar ko būtībā mēs arī esam saskārušies, un tas, ja jūs veidot filmu, jo ar to atšķirās dokumentālais kino, dzīve raksta scenāriju, un jūsu varoņi arī to filmu redz pilnīgi savādāk, kā jūs viņu redzat. Tas jums ir jāņem vērā, un
ir jūtīgās lietas, kas jums liekas pašiem iespējams ir jāatrāda, lai gan tu nekad neiedomātos atrādīt, piemēram, skaistu kadraviju guļošu viņai, ja? Nu, ka liekas, ir fine. Tā kā nekad tu nevari zināt, kas būs, bet ir jābūt tam gatavam. Bet vēl viena bīstamā zona, ļoti bīstama zona, dokumentāla kino ir aizkadra teksts. Un ir dažādi varianti. Tas ir ļoti, jo tajā ienāk šis subjektīvais, tajā ienāk autora vēstījums, vai tajā ienāk arī kaut kāds skaidrojums. Jo dokumentālais kino ir par dzīvi būtībā, un kur tad, vai tam mums skatītājiem ir autoram jāmāc, kā skatīties mana filma, jo bieži aizkadra teksts novad pie tā, kas ir sliktākais rezultāts. Ivar, manuprāt, tavā vispār filmogrāfijā nav filmas ar tavu aizkadra tekstu, jo tu ļauj tikai varoņiem runāt, ja es nemaldos. Nē, ir viena atnāca... Bet man saproties... Kurš Meistars, lūdzu. Jā. Es atceries vienu lietu, saprotiet, aizskār vienu ļoti būtisku tēmu. Dokumentālais kino drīz vairs nebūs dokumentāls. Es saprotu, kas notiek. Tagad mēs esam tādā laikmetā, kad tas, kas pietrūks skaņā režisoram, bet viņš grib, viņš uzraksta tekstu un mākslīgais intelekts ierunā tādā balsī, kas ir. Tas vairs nav dokuments, saprotiet. Tas pats notiek ar attēlu. Tātad pavisam acīm redzēt būs atpakaļ uz mēmo kino ar metaforām vai ar autoru komentāru, jo vajadzētu tādas lietas, lai nebūtu tā, ka Staļins ar Hitleru, teiksim, dokumentāli ēd pusdienas kaut kur kopā. To var tagad izdarīt, ja? Tā kā tā dokumenta vērtība ļoti pieaug, bet kā viņi nosargā, tur ir jādomā, jo ar skaņā vairs nevar. Tas jau mākslīgais intelekts. Jebkur teksts norādās, ka to nepatīk. Es atceros, mēs, kad sākām veidot filmu par podnieku, un tas tad bija 20. gads, teiksim, tieši 5 gadu atpakaļ. Es kā šodien atceros, es sēdēju laukos uz Lievenīšu un domāju, kā mēs tur, kā mēs varētu dabūt to podnieku balsi, un man sarunbiedri saka, vispār es esmu dzirdējis, kad mākslīgais intelekts var uztaisīt tā kā. Un tas likās tā, varbūt, ka, bet tas bija arī 5 gadus atpakaļ, tā bija tā kā varbūtība. Ir pagājuši 5 gadi, un es esmu tik priecīga, ka mēs šo te efektu neizmantojām, ja? Jo tāpēc, ka šodien jau tas vairs nav nekas, ja studenti rāda augstskolā filmiņas un uzliek kādu balsi vajag aizkadrā, ja? Tā kā, par to ir... Ir, bet vai tas ir dokumentālais, jā? Jā, bet piedod, es vienu tikai lietu. Es domāju, ka visā šajā tagad iespējams tālākajā sarunā, un tas, ko es vēl gribēju piemetināt pie tā, par ko jādomā ir režisoram. Režisoram ir jāmāk atšķirt arī melus un saprast to, ka tev tas varonis melo. Ja? Vai ka tev tā situācija ir falša, jo cilvēki jau var izstāstīt visādus stāstus. Ja? Tā kā tā ir arī vēl viena lieta, un līdz ar to arī tad tev ir kā režisoram jābūt ļoti lielā skaidrībā par to, ko tu rādi uz ekrāna, ka tā ir patiesība. Ka tu vari apliecināt, ja, ka tu tam piekrīti. Ja, tad atšķirt melus no falšumu no īstenības un tiešām zināt, izķidāt un saprast, ja, kas tad ir tā patiesība. Jo nevar jau visu arī viennozīmīgi pieņemt. Es esmu dzirdējis kaut kur, kad vispār dokumentālo filmu melojot nevar izveidot. Tad tas ir fail. Tas tā ir. Un ir viens žanrs, vienīgi mockumentary, ja, kas ir baltie meli vai kurā tu izdomā lietu, un tas ir kā groteski vai kā sarkasms, ir ļoti labas mockumentary filmas, bet vispār nedrīkst melot. Un tas, ko Ivars ieminējās, Ivars teica, Ivara filmās ir šis autora skats, Ivara dokumentāla autora komentārs, jo ar to arī atšķirās Ivara filmas. Antrai podnieks pret podnieku, es pat neticu, es tev prasīju kādus cilvēku, vai tiešām Juris tā bija rakstījis dienas grāmatā, jo tā dienas grāmata ir vienkārši fantastiska, un Anna man arī vidulē apliecināja, ka tas ir 1:1 no Jura dienas grāmatas, un jūs tik meistīgi to esat salikuši. Un te ir pilnīgi spektrs perfekts, tātad šī dienas grāmatas pieeja, kas ir varoņa dienas grāmata, autora komentārs un Ivara dokumentālists skats, kur pamatā runā pats varonis. Bet mēs tev jau atrāvām. Viena filma ir? Kas tā pa filma? Tā ir filma, atnāca Ērika un tie varoņi, un tur ir viens, man
viens vietējā tautas teātra aktieris, viņš ierunāja tādā vietējā dialektā vēl, bet arī viņš ierunāja tikai tos tekstus, ko bija teikuši tie varoņi. Ja? Tā kā, ne mans komentārs, bet varoņi paši teksti tika ierunāti savādāk. Bet aizvēt bišķi apakaļ uz Antri, ka jāatšķir meli, jāļauj jau arī kādreiz melot varbūt tiem varoņiem. Tas, ko Ulds teica, tev jau ir, ja jūs taisiet to kino, jums ir jābūt, kā mans kinoskolotājs Anns Sepners teica, tev jābūt vismaz uz 10 rokas pirkstiem dažādi paņēmieni. Te bija man bija tādas, kur arī Ivars piedalījās, ja? Man bija Kultūras akadēmijā diploma darbs. Es biju izdomājis, ka es filmēšu portretu filmu par Arnoldu Plaudi. Un visi jau zināja, tie pasniedzēji, uzfilmē, ka viņš jau pats to filmu taisīs, ne jau es tur, ja? Es tikai būšu tāds, kas tur to kameru pastutēs dažās vietās. Un ka to filmu jau Arnolds uztaisīs tādu, ka viņš grib. Tā jau arī bija. Un tad es ātri, man kāds to pačukstēja, tu dari tā, jā, ļauj, lai viņš tur darbojas. Jā. Un tad es arī ļāvu to, ko viņi gribēja. Viņi gribēja Ivaru pabraukt ar veco Moskviču, tādu vecu mašīnīti, kur viņi bija braukuši uz Maskavu, vai kur jūs tur bijāt braukuši. Un es viņiem ļāvu iesēsties, viņi ap divu brauc, dziedāju, un es ar to kameru no aizmugurs tur žvungājos. Bet tas ir citādāk. Tā bija tā kā tad, tu viņiem ļāvi, tu zināji, ka tur kaut kas būs, ja tie jau no viņiem nemeloja. Tā ir tāda provokācija. Nē, bet tas ir viens no paņēmieniem. Jā, tas ir tāds viens no paņēmieniem. Ļauj. Un man tā metode tagad, īstenībā jau man vēl tiešām viena liela kinoskola bija šis pats pieminētais dokumentālists, kuri, es nemaldos, nopirka arī vairākas kinoskolas pasaulē to filmu, lai rādītu studentiem, kādā veidā, vispār arī var filmēt, ja. Un man tā arī bija ļoti liela skola, un zināmā mērā varbūt arī tanī manā daļradē tāds pavērsiens, jo nebija tā, ka es pats gribēju sēdēt tanī kadrā tur un viens pats tur filmēt un skaņu rakstīt un viss, bet es aicināju valdi, vairāk operators vai ko, un viss teica, ej tur attā, tāda Ulā Becena, es nebraukšu, man nevajag, ja? Sabijās, jā. Jā, un tur viņi vēl lika lāstus un ņēma nost un ko, un tad es braucu, tad man nekas cits neatlika, es viens pats. Un tādā ziņā man bija ļoti laba skola, un tagad es ar tiem saviem varoņiem, man ir tāda viena metode. Es viņiem saku, ja tu zini, ja tu esi gatavs man ielaist savā guļamistabā tiešā un pārnestā nozīmē, tad mēs filmējam. Un es varu derēt, ja kāds no jums, jūs variet arī man piezvanīt, ja jūs gribētu pēc tam, ja kāds no jums ir gatavs ielaist man savā guļamistabā, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, tur sanāks interesanti filmi, jo katrs cilvēks ir ļoti interesants ar savām kaut kādām lietām, savām šādām vai tādām īpatnībām, saviem putniem, ja? Un ja tas ir pilnīgi godīgi, tad tevs varonis pēc tev pilnīgi godīgi, un to arī pēc viņu pilnīgi godīgi attiecies, tad tur noteikti sanāks kino. Man pat bija varianti pēc dokumentālista, man piezvanīja viena režisore, arī tāda ļoti laba režisora operas, un viņa saka, es gribu, lai tu tagad filmē pa man to filmu. Es saku, labi, tā jau ir pus no uzvars jau. Ja kāds grib, lai pa viņu filmē filmu, es uzskatu, ka tā ir pus no uzvars, jo viņš grib to filmu. Jā, arī bīstam, bet arī dokumentālais kino, manuprāt, arī tāds ir savdabīgs psihoterapijas veids, jo tas varonis jau... Kas viņš sagaida? Jā, viņš jau, jā. Man piezvan tā režisori, mums pat iedeva tur Kultūra Kapitāla fonds naudu, mēs aizbraucām uz Vāciju un sākam filmēt tur un tā, un tur atnāk viņas draudzenes, un viņi saka, klausies, tu negribi filmu pa sev, tu gribi to filmu tādu, kā tu gribi, tā kā reklāma filmu sev, ja? Un viss, un viņi arī saprat, viņi saka, viss beidzam. Nē, jo tas nav baigi vienkārši ielaist guļamistabā, ticiet man. Tieši tā ļoti precīzi tu iezīmēji šīs atšķirības, bet ir vēl viena tehniskā lieta, kas arī, es domāju, auditorijai būtu svarīgi zināt. Tagad, kā Ivars teica, kādreiz bija grāmatiņa, caurlaide, un varonim vienkārši ir tev jādara viss, lai tu vari viņu no visām pusēm filmēt un laist sevi klāt. Patreiz ir šī Eiropas Savienības regula, ir šī forma, ir tā relīzes forma tā sauktā, un jums bieži var nostupēt filmu, jo prasīs televīzija, piemēram, jums ir sanācis labs darbs, bet kur ir varoņa piekrišana, un bez šī papīra jūs nevarat filmu tālāk bīdīt. Un pat cik jūs abi esat producenti, Antra, kā tu tiec galā, jo man ir bieži problēma pajautāt varonim parakstīt tādu tā kā līgumu, ka viņš piekrīt, ka viņu filmēt, jo tai brīdī
varonis sāk domāt, viņš sāk šķiet tā, tu laikam ar to filmu pelnīsi, tu vēl tā, tad varbūt man jāpaprasa honorārs. Starp citu, maksāt varonim nozīmē izbeigt filmu vispār, jo tajā brīdī filma beidzās, viņš spēlēs jums. Kā tu tiec galā šo jautājumu, šo relīzes formu, kas varbūt noderēt kādu pieredzi? Es uzskatu, ka tā ir tāda, ir brīži, kad tas droši vien ir vajadzīgs, bet es domāju, ka tie ir tādi arī ļoti triki un sarežģīti brīži, kad tas papīrs tiešām nodara, ja, vai viņš ir bijis vajadzīgs, bet es, piemēram, parasti daru tā, ka es sākot interviju vienkārši lūdzu pateikt galvenam, tam cilvēkam, ko es intervēju kamerā, nosaukt vārdu un uzvārdu, un es esmu šeit, un mēs filmējam to vai kuro reizi, jo tā ir principā, liecība, ka, viņš nav ar varu atnests, ja, ka viņš nav piespiests filmēties, ja, jo, es šajā ziņā es esmu diezgan liela pretiniece šīm te papīra lapām un parakstu vākšanai, jo tas patiešām, saprotiet, katrs iedomāties, līdz ko jums liek parakstīt papīru, tas ir kaut kāds tāds, akts, ja, kaut kādas saistības, kurās jūs, un vienmēr ir šī te sajūta, ja, ko es te tagad parakstu, 100%. Ja, un tā kā man šķiet, ka īstam dokumentam, bet katrā ziņā ārpasaulē, ārzemēs tas strādā daudz stingrāk un tur patiešām pat neiedomājas cilvēki. Ir vēl arī atšķirība, teiksim, televīzijas raidījumi, ja, un tādi, dzīvā ētera vai kaut kādas lietas vai kā, un, teiksim, dokumentāla filma, kur tomēr, šī te sadarbība, šī te sadarbošanās nav nejauša. Tur vairāk ir šī te kaut kāda, jau priekšvēsture. Es par papīrīšiem. Man bija tieši tās gadījums, ko tu pieminēji. Man bija filma Bēgums, un tur es filmēju Gliemeža lasītāju Īrijā, un es gribēju dabūt naudu no Īru filmu institūtu, un man tur bija uzfilmēta epizode, kur tas valdis maksā tiem Gliemeža lasītājiem ar nelegālajām cigaretēm un tur cūku un ko tur atnes un tādā veidā samaksā viņiem. Ja? Protams, tā epizode efektīva. Es domāju, tam Īri filmu institūtam patiks diktā epizode. Ja? Es aizēju pie viņiem, rādu to epizodu. Viņi saka, tagad tu uzraksti papīrīt, ka tev tas valdes atļauj to filmu rādīt visos televīzijas kanālos un kinoteātros. Ja tu mums tādu atnes, tad mēs vispār ar tev tālāk runājam. Un es jau tā nebiju nemaz domājis, un es jau biju ilgi redzu par to papīrīt arī tā. Manuprāt, ja tu viņu ieej iekšā pa durīm, prasa, davai parakstu un tam filmēsim, tā ir viena lieta. Bet ja tu jau esi gada, viņi jau tur, es pie viņa jau biju, gadu dzīvojis, ja? Un es zināju, kas ir valdis un kas es esmu, un es auklēju viņu bērns tur un visu kaut ko darīju, buja kā ģimenes loceklis, ja? Bet vienalga man, es tagad domāju, Johaidī, tiešām viņam var būt krāmi vai vēl kaut kas, ko darīt, prasīt viņam vispār, vai lai tie ir neko, gan es iztikšu kaut ko mazāk ēdīšu, bet filmēšu tālāk, ja? Bet es domāju, arī būtu godīgi, uzreiz tā kā tikt skaidrībā, ko viņš saka par tādu lietu, vispār. Jo viņš atļauj man visu filmēt, viņš saka, es atļauju visu, kā te ir, lai viss redz, ja. Un tad es viņām teicu, Valdi, reku, ir tāda lieta, tu dari kā gribi, paraksti vai neparaksti, mēs varam tur visādi darīt. Viņš ar kaut kādu uzreiz mēs vēl iedzērām vien graķīti, ja, otrā rītā viņš pamodina man, viņš saka, reku, ir. Tev reku ir, tu vari iet uz to prasto naudu, iedos man ar kaut ko, mišķiņu varbūt. Tā kā tā. Man ir vēl viens stāsts par, nevis par filmēšanu atļauju, bet par arhīvu materiālu izmantošanas atļaujām. Mēs pat veidojot filmu Podnieks par podnieku, mēs zinājām, ka viena daļa labu materiālu ir NHK Japānas televīzijā. Un tas, cik daudz nervus es pazaudēju beigās, mēģinot, sākumā viņi tad iedeva šo materiālu, un mēs jau tur ielikām montāžā un izmantojām, un beigās tad tieši tos kadrus, kurus mums vajadzēja, kur bija apstiprināti, ja, lai es viņus dabūtu, man nācās vienkārši izdomāt, absolūti visu kaut kādas iespējamas un neiespējamas lietas, jo man vajadzēja dabūt atļauju. Jūs neticēsiet, piemēram, intervija ar Juru Podnieku ir filmēta mūsu bijušajās telpās Kaķu mājā. Vai no tās telpas īpašnieka ir atļauja, ka šo interviju var filmēt?
kadrs, tātad mēs runājam par 88, 89. gadu. Kadrs Vnukovas lidostā Maskavā. Tieši šis NHK reportieris filmē grupu, kur viņi iet iekšā, dodās uz lidmašīnu. Ja? Un tur ir tātad jurists, tur ir, protams, man atnāk mēls, tātad, kas ir tie cilvēki? Es pasaku, ko es tur visu zinu. Pēc tam viņi man atsūta apvilktus ar rimbulīti visus vīrus pižikos, kas Vnukovas lidostā, kā tu zini, visi lidoja kaut kur uz Krievijas dziļām vietām. Kas tie ir? Dzien, man tajā brīdī man vienkārši aizgāja, varētu teikt, šīberciet, un es rakstīju. Tas ir Abduls Daņīlovs, mūsu šoferis. Un šitā te es pieliku bultiņas klāt un vienkārši visiem, cik tur varēja tur tālumā redzēt tos cilvēkus, ja. Vienkārši ārprāts. Un tad mums vēl bija viņi, jo NHK televīzija, Maskavas korespondents ļoti filmēja Juri dažādos laikos, pēc vai viegli būt jaunam, jā. Un tad izrādījās, ka tad viņi bija saskaņojuši ar to Central ITV kompāniju, kam Anglijā mēs taisījām tās filmas, acīm redzot par kaut kādu materiālu izmantošanu viņu raidījumā no filmas. Un tas bija man kārtējais klupšanas akmens. Tā tad izrādījās beigās jau, kad man tā kā viss ir, bet vēl man nav 8 kadri, kas man ir tā kā zelta vērts, jā. Jā, pa šitiem te mums vajadzētu piekrišanu tagad no tās centrāla televīzijas, un tās centrāla televīzijas vairs, diemžēl, neeksistē. Tad mēs neko nevaram izdarīt, ja. Vienkārši tā kā lūk, birokrātija, papīra, bet, es uzvarēju. Malacis, ļoti interesants stāsts. Mums jābeidzina? Kā ir, ka filmē cilvēku Ivar, mikrofoni. Var kaut kāds variants, kā filmē cilvēku uz ielas. Var kaut kādu parakstu. Vajag. Bet mums bija tāds likums agrāk, kad tas, kad es izgājis publiskā telpā, ja, tad mēs esam visi, tas, ko tu dari, tas ir tavs sirdsapziņas, mūsu sirdsapziņas tu nav. Visi to redz, mēs viņu filmējām. Un cauri ignorējam, nekāds paraksts. Es esmu dzirdējis vienos kursos mums stāstīja, ka pieņemsim, ja jūs gribat Ņujorkas slaveno skyline, jā, ar visiem debeskrāpiem, kad principā, ja jūs ieliekat tādu kadru filmā, tad vajag atļauju no katras mājas īpašnieka, kas tur ir, kas tajā kadrā jau var vērsties pret jums. Tas iet līdz absurdam, un Ivars tas ziņā laimīgs. Ivaram ir producents, tas arī minēja, kāpēc strādāt kolektīvi, ir producents, operators, lai nav vienam jādomā visu šīs lietas, arī tās vājprātīgās juridiskās nianses, bet tomēr uz režisoru bieži ir šī atbildība pret varoni arī pēc filmas. Un es nepavēltu sākt par to maksāšanu, ja, kad nedrīkst sagraut filmu maksājot varonim, bet kā mēs esam paši darījuši, mums bija filma Ukraiņu šerifi, kuri brauc tādu vecu žigulīti, un mēs tur Hersonā viņas filmējām un sapratām, ka tiem džekiem ir jāpalīdz. Un tā, kad mums atnāca pirmā filmas pārdošanas nauda, mēs pēc tam nopirkām viņiem jaunu, nevis jaunu žiguli, bet lietotu citu žiguli, ko viņi varēja turpināt braukt. Vai Raminam Gruzijā mūsu cīkstonim, viņam jumts tecēja vecs vīrs, un pēc filmas mēs nājām vietējos večus, iedām naudu, viņam salaboja jumtu. Ivar, kādas ir tev bijušas attiecības pēc filmas ar varoņiem? Es man kaut kā ļoti normāli, nekāda paraksts nekad nav prasīt viņiem, nekas nav vajadzīgs, nekas nav formēts, saruna un filma un cauri. Ar dzimšanas dienās tu esi kādam pēc tam sūtījis vai jaunā gadā kartiņa vai kaut ko tādu? Vienkārši tās jau tās ģimeniskas attiecības gandrīz, vai ne? Tas jau paliek, vai ne, tā kā iedomājieties, kas notika. Kaut kur marta mēnesī, ja pagājuši gadu mans pienāk klāt tur uz ielas viena dāma un saka, jūs filmējat apcirkts. Es saku, jā. Tad ziniet, tā jūsu varona, kas precējausies, ir mirusi. Un es esmu viņas meitu, un tā ir viņas mazmeitu. Pienāk uz ielas un pasaka, es domāju, johaidī, 50 gadu pagājuši, ja. Un tāds pēcefekts, ja, kā tā filma ir iedarbojusies. Un viņam stāv ģimene tā kā pa piemiņu, ja, tas viss. Un tagad iznāk tā, ka, teiksim, tagad Peters tagad ir nomirs, ja? Bet tie viņa teksti par uguni, kas ir apcirkņos, ja? Tā filma tagad iegūst otru dvēseli, ja? Tad, kad viņa jau toreiz jau viņa knapēs viņa izlaida uz ekrānu, bet izlaida tikai tāpēc, kad Peters ar savu tekstiņu pagriezis tās lietas citādāk, ko mēs pat neiedomājamies, ja? Tā viņa lūkšana ugunim, ja? Tā nostrādāja, ja? Un tagad, man liekas, tā filma arī, tagad arī priekš Peter nostrādā šī tās teksts, kas ir mūžīgs, kas pagriež to dzīvi pavisam citādāk. Lūkšana ugunim, tā kā tās lietas ir tādas saistītas. Tā filma sāk savu dzīvi, un es domāju, ka uz ilgiem gadiem būs
vecu filmu gandrīz viņi mūs nepieņēma, bet tā zāra, kas tur bija. Bet viss jau tā ir aizgājis un stāv. Un tas ir laikmeta dokuments un vizuālā vēsture. Un pēc iespējas kaut ko tādu vajag atstāt, kas iet cauri un kas var uztur to. Ja jūs zināt, es kaut kā ļoti, tad es aizsīju to zemnieku to filmu, ja, tas saucās, vai ne? Tas Land viņi saucās ārzem variants, ja. Un es mazliet iedziļinājos vēsturē. Un tad es sapratu, kā vēsture ir mūsu tautas ceļu, teiksim, sabojājusi. Piemēram, tāda ļoti interesanta lieta. Ir tāds pētījums. Baltu rotaslietu ietekme uz mordāviešu rotaslietām. Lai uztaisītu tādu darbu, tam tautām jādzīvo blakus ir, ja? Viņi dzīvo pie okas tur, ja? Un izrādās, ka pirms tie slāvi atnāca, tur mums bija kopējas robežas kādreiz pirms. Tad, tagad uztaisīt par šito filmu, ja, būtu ļoti interesanti. Tagad, kad ir šitā varianta, kad visi tā kaut kāda Krievu pasauli, ja, tās tautas tie pirms balti bija kopā, var arī uztaisīt to, un tas pētījums ir, un par to uztaisīt filmu. Tad kādas lietas, kāda vēsture šitai mūsu tautai, ka viņi atnāks līdz Latvijas, nevar iedomāties, tas ir tāds genofons, ja tā padomā, jo saprotiet, tad vēl bija tāda valsts aizstī, tāds apvienojums, arī jūs pat nezināt, kas tā aizstī ir. Tas ir Baltu zemes, sakot no Vistus līdz Salacgrīvai, ja? Visas tās 28, cik tur tās ir, tā visi aizstīja. Un viņai bija kopējs centrs Kēnigsbergā, rajonā, Prūšiem, kur meitenes, vai ne, tur, kur ne tos ugunskurs un uguni neizlaida, un tur visi krīvi bija, kas ētiskās lietas kārtoja arī Baltu areālā, ja? Tas viss tika sagrauts. Tad to uguni kurināja Palangā līdz 1824. gadam. Un tagad es biju tur, mēs bijām tur kaut kur Nīdā un skatāmies, ir parādījies kuģis aizstīja tiem lietuviešiem. Un tagad viņi šo veco ticību, viņi ir reģistrējuši beidzot Viļņā kā ticību, ja? Kas bija tur. Šausmīgs skandāls bija ar katoļiem, jo tā arī ticība tomēr. Viņiem bija ļoti interesantā bet šī jau būs cita tēma. Es ļoti atvainojos, bet tas, ko tu tagad stāsti, Ivar, tas režisoram jālasa ir. Ir daudz jālasa grāmatas, jo šīs zināšanas, kas ir Ivarā, vispār Ilona, vajag vēstures arī nodarbību. Jo es pats esmu klausies, Ivars, tas ir vienkārši neticami, tas ir jāsarunā, bet mūsu laiks vispār ir 10 minūtes. Ja mums došana jautājums. To mēs citai reizei atstājam. Jā, bet es vienkārši satriecošu vēsturi, bet interesanti, ka mūsu skolās tā absolūti nemāca. Kaut kādas muļķības, socioloģija kopā ar ekonomiku. Tāpēc arī būs vēl viena lekcija. Jā, tas ir neiedomājumi. Saprotiet, lai celta mūsu tautas pašapziņa, jāzina vēsturi. Tā vēsturi ir grandioza. Saprotiet, visi ir iznīkuši, bet tagad pēc papīriem, ko es varu apgalvot, ka sanskrits ir jaunāks par lietuviešu valodu. Bet, Ivar? To lietuviešu valodu sarakstīja ārieši. Saprotiet, to sanskrits sarakstīja ārieši. Bet tam visam pa virsu, kas būtu tavs vēlējums jaunajiem autoriem, režisoriem, tiešām ar ko sākt ar sevi, jo naudas nav nevienam tagad. Bet lai turpinātu iet šai virzienā un izveidot savu filmu, ko tu ieteiktu ar savu viedumu, ar ko sākt? Izstrādāt to ideju līdz pilnībai, faktiski sakot, ja tādā gadījumā viņai jābūt pārliecinošai. Un vispār es domāju, ka vajadzētu dokumentālā kino finansējumu darīt citādāk, jo tā kā tā ir tautas vizuālā vēsture, vispār šiem dokumentālā kino vajadzētu piešķirt naudiņu un neprasīt tur nekādus merkantīlus panākumus, tā vienkārši jāuzskata kā vēstures materiālu uzkrāšanu. Daudzās valstīs neprasa par dokumentālu kino, viņš nestu peļņu. Ir kaut kāda unikumi, bet faktiski sakot, tā visi tautas vizuālā vēsture, kas būtu jāfinansē vispār. Bet mums te nav finansētāji, Dita aizgāja, un man liekas, politiķi nav. Bet, Ivar, tas, ko tu saki par to ideju, ļoti pareizi, jo Davidam Linčam bija tā teorija, ka tev vajag nest to savu ideju, iemest viņu dīķī, tā kā slieku uz āķa, un tad gaidīt to zivi, vai audzēt viņu lielāku, un Dievs nedod iet kompromisos, jo to savu ideju vajag mēģināt turēt, cik ilgi var, kā savu ideju. Jo tad viņi ir oriģināli, citādāk viņu... Es parasti saku, ar ideju vajag pārgulēt, ja no rīta vēl tā ideja ir aktuāla, tad go for it. Tieši tā. Es ieteiktu jums mazliet painteresēties par vēsturi, tas ir neiedomā interesanta lieta, jo tas celtu tautas pašapziņu, jo nevar iedomāties, ka tagad, kad vispār tā vēsture nav zinām, neskāpēc Latvijā, un viņi nemāc arī, bet
vispār mēs esam tik seni, tik ļoti seni, ka tur Eiropā viss... Ivar, man ir ideja. Būs pauze, tad varētu interesanti pa vēsturi ar tevi parunāt pie Kliņģera. Jo mums jādod otram Ivaram vārds. Nu, labi, jā. Ja? Labi, bet tad rezumē, tavam ir, ka tā ideja ir jāfermentē. Nedrīkst viņu laist vaļā, ja tu viņu atceries nākamajā rītā. Bezgalīgi daudz idejas. Un, Ivar, ko tu ieteiksi? Kas ir tavs vēlējums? Es nezinu vispār, kā šitā publika te ir salasījusies skatīties uz tādiem večiem, ka mēs te, ja dokumentālais kino jau pašreizi tāds, zināmā mērā, man meita dzied džēzu, un viņi saka, Latvijā varbūt kā 200, tur 300 cilvēki saprot to džēzi ritīgi, ja, tur tās lietas. Un, manuprāt, kaut kas līdzīgs jau ir arī dokumentālo kino pašreiz šitajā TikTok, un ja Ivars stāstīja, kā bija kartiņa, kur tev tur var iet un filmēt, tagad jau, kas tur tagad, katrs iet un filmē pats sev un vēl cits vēl, un es tikko braucu ar vilcienu Vivī no skolas, ja, un tur jauni džeki biegājuši toaletē, un visu laiku tā toalets iet, stāv baigā rindu un nesaros, kas tur notiek. Un viņi tur iekšā filmē filmu toaletē. Tā kā tas ir tas, bet ja jūs gribiet tādu īstu dokumentālo kino, tad, un tas ir dzīvesveids. Pa lielam tas ir, vismaz novērojušais dokumentālais kino ir dzīvesveids. Un rēķinieties ar to, ka jums var būt arī, zin kā, spēlfilmās aktieriem māc iziet no lomas, vai tas atkal man no dokumentālistu, vai ne? Bet tev jau te neviens tā nav nekāda loma, tā ir īstenība, un pēc tam tas, ko tu esi pieredinājis, par to tev ir arī jāatbild. Un tas nav viegli. Tas ir baigi sarežģīti dažkārt, ka tu jau izdzīvo tik daudz tās dzīves un tik daudz, un pirms jūs sākat darboties to dokumentālu kino, tiešām padomājiet, tas nav viegli, bet tas ir ļoti skaisti arī. Ja jūs skatieties vienu filmu 1,5 stundu, vai cik tur to dokumentālu, es viņu skatos 3 gadus, un vēl 3D un visām smaržām un vispārējo, un tas ir atkal interesanti. Tā. Jābūt gataviem. Gatavam ir jābūt uz visu kaut ko, ka tev nolādēs, ka tu izžūs kā lapa un upe un nokaltīs kā lapa un jābūt vēl uz visu kaut ko tevi gatavam, ka tu dabūsi lomiku un vēl kaut ko. Nevajag baidīt. Kā es saku vienmēr, pirmkārt, es optimistiskāk. Es saku, pirmkārt, Dievam ir visādi vajadzīgi, vai ne? Un var taisīt visādu kino. Mēs taisam. Katram jānonāk ir pie tā sava un tas savs ceļš jāatrod. Jūras podnieks kādreiz man teica tā, laicīgs labums un vieglas dienas neviens tev nepiesolīja. Ja? Tā kā, tas ir, man šķiet, ka tur ir tai pacietībai un tai vajag rakt, vajag meklēt, kamēr tu atrod to labo. Es nesen klausījos vienu itāļu, angļu filozofu interviju, tāds Kenets, un viņam uzdeva jautājumu, par ko vispār šodien ir jēga taisīt filmas, taisīt mākslu, kas šodien kaut kādā veidā var pa lielam rezonēt. Un viņš teica, taisiet to un dariet to, kas atstāja ļoti labas drupas. Es domāju, kā drupas? Un tad es padomāju, protams, mēs runājam par lietām, ko mēs arheoloģiskos izrakumos atrodam, tur vienu krūzes kaut kādu maliņu daļiņu, un no tā zinātnieki izpēta, kā cilvēki ir dzīvojuši un kas tur ir bijis. Un tieši tāpat ir arī, un tad es sapratu, dokumentālais kino rulē, jo mēs tieši par to, ko Ivars arī teica, mēs atstājam kaut kādu dzīves fiksāciju. Un es tā iedomājos, ļoti forši, ja pēc tur gadu 10 kaut kādā failā atradīs bildi, kur mēs te visi sēžam un runājam par dokumentālo kino, un viņi teiks, ak, Dievs, tur 100 gadus atpakaļ viņi par šitādām lietām runāja. Ja? Tā kā man liekas, ka tam dokumentālam kino vienalga, kā jūs to darāt un kā dariet, un kā jūs nonāksiet pie tā rezultātu, un gan jau katram arī būs savādāks, jo lietas jau mainās, jā. Un es tik domāju, ka galvenais ir tas, ka tam ir jābūt tiešām patiesam, tam ir jābūt emocionālam, un tam ir kaut kādā veidā jāatstāj iespēja, jāizkustina tie, kas tur skatās, vai viņiem var patikt, var nepatikt, bet galvenais, lai nepaliek skatītājs vienaldzīgs. Tad es tomēr parādīšu. Jo noslēdzot to kompozīciju, man bija vairāk fragmenti, ko rādīt, bet bija ļoti interesanti saruna, tiešām ļoti interesanti saruna, bet parādām tā pašu pēdējo,
Paldies. Es ar tā mieru vēl 3 minūtes ir viens iedvesmai trailerīts no manas viens no jaudīgākajām filmām, ko es redzējis. When I close the door, I start to paint. That's my universe. 2 paintings were stolen from a gallery in Norway today. The paintings were stolen in broad daylight. I don't know what to think. We have identified the thieves. We have not found the painting. We had his name from the court papers. Hello? You might know who I am. I'm just a curious person. What made you do it? It was your masterpiece. Since I'm a painter, I'd love to make a portrait of you. I'll ask you regularly to sit here. I can tell you some more about how I got to be a criminal. This guy is often quite self-destructive. It feels like that is his way to be seen. You can open your eyes now. Whoa! What the There was no way how I could see the thief in this guy. Du ser meg jævlig godt. Men hun glemmer av og til at jeg ser henne minst like godt. I might never find out where the paintings are. Do you know anything about black market with art? I have told you everything I remember, and that's the truth. Hvorfor hjelper meg så mye? You're the craziest person I've ever met. Let's see what you're doing for me. You inspire me. This is insane. This is a very, very sneaky guy. He's a bad boy, really bad boy. I started to search for the paintings. You must know where it is. Do you understand the risk? Don't even try. Just tell me. Don't even try, I'm serious. This is destructive. Un tas iedvesmas vēstījums ir tāds, ka jūs nekad neziniet, ko dzīve jums atnesīs, kāpēc arī dokumentālais kino, manuprāt, ir unikāls, jo režisors sāk filmēt šo filmu tad, kad bija tiesas prāva jau un noziedznieks bija atrasts, un ir filma sākumā zīmējumi no tiesas prāvas, jo tur nevar filmēt. Un tad, kad mākslinieci, kurai tika nozagti šie darbi, gribēja satikties ar šo zagli, un viņa satikās un saprata, ka viņš ir īpašs cilvēks. Pie tam viņš pats nezina, kur tie nozagtie darbi ir. Tai brīdī sāka filmēt filmu, un neviens tad nezināja, ka tas izvērtīsies par ļoti neticamu, fantastisku attiecību stāstu. Un, ja es neteikšu vairāk, noskatieties, un šī filma var dot jums iedvesmu, kāpēc palikt pie tā, ko Ivars teica. Šī neticamā dzīvesveida, kur jums varbūt nebūs maizes, bet jums sirds un dvēsele būs piepildīta. Paldies jums visiem!